Aiziet, mēs varam tad sākt pēdējo noslēdzošo sarunu. Paldies Valmiermevišu kultūras biedrībai par uzaicinājumu. Es esmu Lāsma Ozola no Greenfest biedrības, un mēs šodien tiekamies kopā ar Sandru Stabingi, mantoto kultūra augu kultūras uzturētāju, ar Vaks komercdirektoru un agronomu Zintu Jansoni, un ar Andreju Briedi, kas ir Latvijas dabas fonda padomes priekšsēdētājs, bitenieks vai biškopis un bioloģiskās saimniecības Priežakalns saimnieks. Mūsu šīs dienas tēma ir mans devums dabai, iniciatīvas bioloģiskās daudzveidības nosargāšanai. Tad mēs iesāksim, varbūt Andreja uzreiz jau uzdošu jautājumu par to, lai nebūtu tā, ka jāizliekās, ka mēs zinām, kas ir bioloģiskā daudzveidība un kāpēc viņa būtu jāveicina. Varbūt tu vari nelielu ieskatu iedot par to, kas tad ir, kāpēc ir svarīgi vispār rūpēties par bioloģisko daudzveidību. Jo par dabas nosargāšanu mēs saprotam, bet par bioloģisko daudzveidību, kāds ir devums, labums mums? Tur droši vien jāsaka, ka tā daba ir mūsu eksistences pamatā. Ja nebūtu dabas, tad visdrīzāk arī mēs te nebūtu. Un tā mūsu darbošanās pēdējā laikā ir devusi diezgan stipru triecienu dabai. Un jā, droši vien parasti, kad runā par šīm te tēmām, tad mēs runājam par nosargāšanu, bet tā nelaime ir tā, ka mēs it kā cenšamies un varbūt pat ceram, ka mēs kaut ko nosargājam, bet vismaz Latvijā dati, kuri mums liecina par dabas daudzveidību, liecina, ka šī dabas daudzveidība noplicinās. Ko tas nozīmē? Ko mums dod dabas daudzveidība? Tīrs ūdens, gaiss, tajā skaitā arī pārtika. Tas ir mūsu eksistences pamats. Kā sugai, kā cilvēkam. Es domāju, tieši tā ziņā, kāpēc nevar būt pļavās tikai dažas zālītes, kāpēc mums vajag veselu tur bioloģiskās daudzveidības klāstu. Tā ļoti vienkārši mēģina izstāstīt vienkāršajam cilvēkam. Tā ļoti vienkārši, to varbūt var salīdzināt. Pirmoreiz šķiet, ka es šo salīdzinājumu dzirdēju no ornitologa Oskara Keiša, kurš teica, ka dabas daudzveidība savā ziņā ir līdzīga lidmašīnai, lidmašīnas konstrukcijai. Respektīvi, nekas jau nebūs droši vien, ka, ja kaut kādas detaļas tai lidmašīnai, skrūvējot, mēs neieliksim vietā, tā lidmašīna lidos. Bet kurš mums pateiks, kura ir tā pēdējā detaļa, kad tas beigsies ar katastrofu. Un tad līdzīgs stāsts ir arī dabas daudzveidība. Mēs varam kaut ko iznīcināt. Sākam iekšā kādu sēdeklīti izņemt ārā. Mazākais, vai ne? Tas sēdeklītis, tur varbūt, ka mūsu ērtības tur tieši tā arī ir. Nav kur sēdēt, stāvēsim vai sēdēsim citam klēpī. Bet vienā brīdī ir detaļas, kuras ir svarīgas, un līdzīgi ar to dabas daudzveidību. Un mēs neesam vēl tik gudri, lai varētu paredzēt, kas tad ir tā pēdējā skrūvīta dabas daudzveidībā, pēc kuras sāksies katastrofa. Un diemžēl, ja mēs runājam par dabas daudzveidību pasaulē, tad nopietni zinātnieki jau labu laiku patiešām zvana diezgan skaļus trauksmes zvanus. Tā man tāda, bieži vien šādos pasākumos piedaloties, man ir tādam drūmās vēsts nesējiem jābūt, bet replika par to dabas daudzveidības nosargāšanu. Mums no sākuma ir jāaptur dabas daudzveidības samazināšanās, un tad mums ir jādomā par viņas atjaunošanu. Un ko tad Latvijas dabas fonds gadiem šajā lietā dara? Kas ir tās iniciatīvas, kur jūs esat izvēlējušies, kurās jūs strādājat un kurās jūs šo bioloģisko daudzveidību Latvijā, jūs esat Latvijas dabas fonds, mēģināt nosargāt vai apstādināt samazināšos un nosargāt? Mēs cenšamies, diemžēl jāsaka, ka tie mūsu pūliņi ir nepietiekami, bet tas mūsu galvenais fokus ir uz
Ja mēs runājam par lauksaimniecības zemēm, tad tie ir daļai dabiskie zālāji, aizsargājumie zālāji biotopi, kur arī situācija skatoties pagātnē, protams, ir mainījusies sociāla-ekonomiskā situācija. Varbūt nav korekti salīdzināt ar pagājušā gadsimta 30. gadiem, kad Latvijas teritorija aizņēma šie zālāji 30%, šobrīd jaunākie dati rāda, ka tie ir 0,9%. Tas ir kardināls samazinājums. Un tad tas ir viens no virzieniem, kur mēs darbojamies. Mēs pēdējos 100 gados esam samazinājuši vismaz 30% no savas bioloģiskās, tieši attiecībā uz zālēm, bioloģiskās daudzveidības. Tur jau nav runa par 30%. Mēs viņu esam samazinājuši par 30 reizēm, ja mēs tīri matemātiski uz to skatāmies, vai ne? Okay. Labi, tātad viens ir tas, un tad kas ir tās jūsu iniciatīvas, ko tad, jo no vienas puses, es zinu, Andrej, tu vienmēr saka, ka tu esi ļoti liels pesimistis, bet ko tad mēs varam darīt, kas ir tas, ko Latvijas dabas fonds dara, kas ir tās iniciatīvas, kā jūs darbojaties un vismaz cenšaties šo daudzveidību apturēt? Runājot par zālājiem, tad zālā ir tāda ekosistēma, kas vismaz Latvijas apstākļos nav iespējama bez cilvēku klātbūtnes. Ja mēs neko nedarīsim, tad Latvijā zālāji dabiskos apstākļos būs ļoti, ļoti ierobežota teritorija. Tā kā te ir vajadzīga saprātīga un prātīga cilvēka klātbūtne un saimniekošana. Un tad tas, ko mēs mēģinām Latvijas dabas fondā, ir dažādos veidos palīdzēt tiem saimniekiem, tiem zemes īpašniekiem, kuri mēģina saglabāt un atjaunot šos te zālājus, gan tiešā veidā strādājot pie šo te zālāju apsaimniekošanas atjaunošanas, gan arī mēģināt palīdzēt tiem saimniekiem, kas kaut kādā veidā mēģina tur saimniekot un ražot lauksaimniecības produkciju, stāstīt par šiem te produktiem un šiem te saimniekiem, un tad tas ir arī veids, kā plašāka sabiedrība var palīdzēt šo te zālāju uzturēšanā, atjaunošanā, pērkot, piemēram, pienu, medu, sieru. Viens ir tas, ko jūs palīdzat šiem te saimniecībām pašām uzturēt šos te bioloģiskos zālājus. Otrs jums arī ir iniciatīvas attiecībā uz iedzīvotājiem. Kā jūs iedzīvotājus iestaisat? Iedzīvotāji, tur tad pēdējos gados vairāk ir šīs te pilsētu pļavas, kas varbūt ir ne tik daudz vērsts uz būtisku platību pieaugumu, bet tas ir vairāk šī te izpratnes veidošana un tāds izglītojušais darbs. Tur, varbūt pēdējā laikā pat ir saņemti pārmetumi no lauksaimniekiem, kuri saka, ko jūs par dariet, kāpēc jūs strādājat ar kaut kādiem pilsētniekiem, kur nav to zālāju, bet tur svarīgs ir šis te izglītības darbs, jo mēs īsti nesaprotam, kāpēc mēs darām kaut ko labu, tad tā mūsu rīcība arī ir tāda, nepilnīga, manuprāt. Ir svarīgi apzināties, kāpēc mēs kaut ko darām vai nedarām. Un iedzīvotājiem varbūt arī ir sajūta tāda, ka viņš kaut ko var labu darīt. Jā. Jā, un arī tā izpratne, jo man liekas, te ir tāds āķīts, ka no vienas puses, lai bioloģisko daudzveidību samazināšanos apstādinātu, mums vajag iedarboties. Parasti ir tā, ka mums vajag iet projām no turienes un ļaut tai dabai pašai darboties. Šeit ir tā, ka ja mēs uz zālājam, tad mums tomēr ir jābūt saprātīgai saimniekošanai. Jā, tieši tā. Un tas ir tādas izpratnes veicināšanai par to, ka tā pati pļava vienkārši pārvērtīsies par mežu visticamāk, un tā daudzveidība samazināsies, jo tur būs kādas invazīvās sugas, kas pārņem šo te. Okay, tas ir skaidrs. Gribu tad nākamu uzrunāt runātāju Vakas komercdirektori, agronoma Zintu Jansoni. Jūs arī darat labas lietas daudzveidības palielināšanai. Kas ir jūsu iniciatīvas? Jā, lauksaimnieki jau tādā tiešā izpratnē mazliet vairāk kā jebkurš cits iedarbojās uz dabu un uz tās daudzveidību. Bet mēs arī darām labas lietas, jo visi mēs šeit sēžam pie galdiem, dzeram alu, ēdam čipšus un vēl visu kaut ko, un tas viss nāk no lauksaimniecības. Tā, galā. Bet, lai mēs arī kaut kādu, mums patīk iepriecināt cilvēkus, mums patīk arī skaistums, un skaistums ir tas, kas cilvēkiem dara prieku. Un tad mēs jau 4. gadu pēc kārtas jau vairāk kā 30 km garumā gar ceļa malām lauksaimniecības zemē sējam dažādas puķu joslas veidojam.
Tās ir, protams, kultivētas puķes, kas ir rudzu puķes, dzeltenās ilzītes, magonītes, kliņģerītes, facēlijas, kas arī bitēm ir draudzīgas un patīk. Mums liekas, ka arī cilvēkiem patīk. Un kā tas palīdz bioloģiskai daudzveidībai? Jūs teicāt, ka tie augi ir kultivēti, bet varbūt tad, viņos tad ir vairāk vietas šiem te insektiem, kur dzīvo. Tad tas ir tas, kas bioloģisko daudzveidību vairo. Un arī... Es nedomāju, ka tas ļoti vairo bioloģisko daudzveidību. Tas vairo cilvēkiem prieku, varbūt šo te vienmuļo, dažkārt, kam liekas vienmuļa šī ainava ar vienu kultūru, ka tas varbūt izsit tādu, arī varbūt tādu tradicionālu par lauksaimniecību, tādas domas vai negatīvās domas. Mēs gribam to pozitīvo nest, dot skaistumu cilvēkiem vienkārši. Vai šādas puķu slejas var palīdzēt bioloģiskai daudzveidībai, Andrej? Var, bet tur atkal tie bioloģiskās daudzveidības līmeņi, viņi jau ir daudz un dažādi, un tas pats pamats mēs varam skatīties tīri tas ģenētiskais materiāls, un tad veidojot šādas sēto augu joslas, tur tad būtu svarīgi izmantot vietējās sugas, vietējās šķirnes. Jā, pieļauju, ka rudzupuķu sēklas nāk no Latvijas, bet dažus gadus atpakaļ, iegādājoties komerciāli ražotu puķu pļavu, lielākā daļa sēklu šim te maisījumam nāca no Vācijas. Tā kā, jā, tur šo te ir jāstāsta ļoti uzmanīgi, vai ne? Tā kā tajā ģenētiskajā līmenī tur var būt riski, ja mēs strādājam ar ievestajām sugām. Un te mēs nonākam pie Sandras, un tieši tā saruna mums ir aizvīsies par to, ka viens ir tas, ka mums zūd šī bioloģiskā daudzveidīga dabā, bet mums zūd arī bioloģiskā daudzveidība uz mūsu šķīvi. Un Sandra, tu esi tas cilvēks Latvijā, kurš, man liekas, visvairāk ir atpazīstams ar kultūra augu mantojumu saglabāšanu, lološanu. Izstāst par to, kas ir tas, kas tev ir svarīgs un ko tu dari šajā jomā. Labdien visiem! Es sākšu ar pašiem pirmsākumiem. Un kā mēs vispār esam tikuši pie kultūra augiem. Un tas pats grauda augs, ko mēs tagad cepam maizi, agrāk bija vienkārši smilga pļavā. Un daudziem tiem augiem, ko mēs tagad liekam uz šķīvi, tie savaļas seņķi ir ļoti necili. Un gadu tūkstošiem cilvēks ir miedarbojies ar augu, atlasījis tos, kas viņam patīk, kas viņam garšo, un tādā veidā mēs esam pakāpeniski nonākuši līdz tiem augiem, ko mēs liekam uz šķīvi. Tad apmēram ap 1920. gadsimta sākumā ļoti izplatīti bija sēklu katalogu, un bija daudz mazas sēklu iegūšanas firmas, kuras profesionāli ievāca sēklas no tiem augiem, no kuriem ir sarežģīti ievākt augus. Un šajos sēklu katalogos katrā vietā, Latvijā viņi bija daudz, Dānijā daudz, Vācijā katrā vietā savējie. Un bija garš tas sēklu saraksts. Tad tagad, kad mums ir globalizācijas procesi, ka mums ir mūžīgā vasara lielveikalā, ka mēs visu varam dabūt krāsainās paciņās, tad tas kultūra augu skaits, kas ir bijis tad un tagad ir vienkārši dramatiski samazinājies, tā, kad palikuši ir 20%, 5%, no 4000 veidu ir palikuši pāris 10 veidu. Ja tad sanāk, ka mums veikalā tomēr ir tāda mānīga sajūta, ka mums ir ļoti daudz ko ēst un ļoti liela pārpilnība, jo pirms 30 gadiem mēs nezinājām, kas ir avokādo, mēs nezinājām varbūt vēl kādu ķirbi, bet patiesībā mēs kaut ko citu gan esam pazaudējuši. Mēs esam pazaudējuši. Pirms 20-30 gadiem katrā lauku sētā bija sava sēkla, bija savi zirņi, savas pupiņas, savi mieži, savi kvieši.
Turklāt pats svarīgākais, tie augi bija pielāgojušies gadiem, tas saimnieka tēvs un saimnieka vectēvs bija atlasījis tieši tos, kas pie viņa aug vislabāk. Un tie visi ir vienkārši aizmirsti vai iznīkuši vai pazuduši. Un šādus stāstus darbojoties jau vairāk kā 10 ar sēklu maiņu un stāstot, mīļie cilvēki, tas, kas ir jums, ir vērtīgs, es dzirdu katru reizi. Jebkurā publiskā pasākumā pie manis atnāk cilvēki un saka, jā, mana bija, es vairs nesēju. Manai mammai bija, arī vairs nesēju. Manai vecmāmiņai bija, es arī vairs nesēju. Un tad tas, ko mēs ar permakultūras biedrību daram, ir mēs klaudzinam pie katra, kuram ir kaut vai istabā mirte vai līdakaste vai mājas svētība, mīļais cilvēki, tā ir vērtība. Novērtē to, saproti, ka tas, kas ir tavējais, ir daudz labāks par tiem spīguļiem veikalā. Un tagad pāris praktiski piemēri. Cilvēks atgriezies no Vācijas, grib savā dārzā kaut ko sākt sēt, Johaidī veikalā dabūtās sēklas nesēj. Dilles es nevaru dabūt normālas, kuras iesēsies pašas un varēšu ievākt sēklas, jo tās dilles ir krūmdilles audzētas Holandē pie mums neienākas. Tie nedīkst, un es varētu turpināt vēl ilgi tos bēdu stāstus. Jā, un vai... Man nojuka. Piedod. Jā, sēklu maiņās ir atnestas šās divas, paldies Dievam. Un tad uzreiz tas cilvēks, kuram ir tās dilles, saprot, jā, bet es taču esmu bagāts. Un tas ir tas pats fantastiskākais, kas notiek, kad cilvēki sāk apjaust un apjēgt, ka tie augi, kas ir mūsu paši, kuriem mēs paši protam ievākt sēklas, ir daudz vērtīgāk. Viņiem ir arī vieglāk audzēt, viņiem vajag mazāk ķīmiju lielai daļai. Viņi ir bieži vien garšīgāki nekā tie, kas ir dabonam citur. Protams, ir katram augam ir savas īpatnības, un tāpēc es dalu šo īso pamācību mīlēšanā, ka, lai cilvēki saprot, ka no zirņa un pupiņas var mierīgi ievākt sēklas, tas ir pašaputs augs, bet savukārt, ja ķirbim blakus augs cits ķirbis vai kabatas, viņi saziedēsies uz nebēdu, ja vien jūs paši neparūpēsieties par Kas ir tas materiāls, un vai viņu uzreiz var dabūt arī internetā? Viņu var dabūt internetā mājaslapā mantots.permakultūra.lv. Mēs esam salikuši maksimāli visus padomus, lai iesācējs varētu sākt ievākt sēklas, arī tad, ja viņam nav zināšanas. Un katru gadu, jau vairākus gadus mēs ziemā organizējām sēklu lološanas kursus un mācības, kur mēs pa šo stāstam ja man vēl nav rādam. zaļo pirkstiņu, tad es varu sameklēt internetā un doties, un es tur saņemšu apmācību un varēšu... Apmācību mēs rīkojam vienreiz gadā, jo vasarā mēs visi stādam, vācam un strādājam vienreiz gadā, bet pašmācības ceļā varēs dabūt šito tabulu, kas atnāks pie manis, es jums paskaidrošu, kā atrast. Tur ir šis vienkāršais ceļvedis, tur ir arī saites uz video, ko ir francūži uzņēmuši par katru kultūru, un tiem video ir angliski, bet ar latviskiem subtitriem. Un tur var pastīties, kā bučināt tos ķirbjus un kā bučināt gurķus, un kā no tomātiem pareizi raudzējot ievākt sēklas, bet tomātiem var arī uz salvetītes ievākt sēklas. Sēklu lolotājs varētu būt jebkurš, ja vien viņš var paskatīties tās pamācības. Tas nav tik sarežģīti. Jā, un ar šo lietu, tā kā sāk aizrauties, tad saprot, ka tur nav ne gala, ne malas, ka tur, jo dziļāk mežā, jo vairāk zināšanas ir vajadzīgas, un zināšanas īstenībā ir tas būtiskākais vārds, jo viena lieta ir vispār mācēt izaudzēt, lai tev izaug tas augs, otra lieta ir ievākt sēklas un ievākt viņas labas, un trešais ir turpināt šo evolūcijas procesu, par kuras sākumā minēju, ka mēs ievācot sēklas padaram viņus arvien labākus, arvien mūsu dārzam, mūsu ģimenei piemērotākus. Un tad es tādu ķecerīgāku jautājumu uzdošu, bet ir taču sēklu bankas, kāpēc nevar tās sēklas tur stāvēt, un tad, kad mums vajadzēs, mēs viņas paņemsim ārā. Viņas tur stāv, bet saprotat, ja augu mēs iedomājamies tādu lielu apli ar augu dažādību un to bioloģisko daudzveidību un tiem gēniem, tad gēnu bankā ir ielikt šitik. Jūs saprotat, šitik, visa lielā daudzveidība ir tā, kurai ir jābūt dārzos.
Un jo dažādāki mums tie augi ir, nākošais ir 1 gadu viena veids, padodas 2 gadu cits. Un tas ir daudz drošāk veidot tādus heterogēnus materiālus. Un tad arī, jo vairāk cilvēki, piemēram, man nesanāca, man kaut kas uznāca, bērni atnāca, visu apēda, zirņas, tīņi, bet ja tev ir tas augs, tad vismaz es varu no tevis dabūt atpakaļ. Tāpēc vienmēr, kas ir sēklu lolotāju un saglabāšanas kustības, saka, mēs dalamies. Un caur šo dalīšanos, bez tur skopuma un skaudības, mēs visi kļūstam bagātāki. Caur zināšanām un dalīšanos. Superīgi. Andrej, atpakaļ pie daudzveidīgajām pļavām. Nu, labi, man ir, piemēram, piemājas pļāva, es varētu gribēt arī rūpēties par to, lai man tā bioloģiskā daudzveidība ir lielāka. Ir kaut kas, ko es varētu darīt? Man ir 10 hektāri, 20 hektāri, 1 hektārs. Kaut ko var darīt, nevar darīt? Ne, ja man tur neaug kaut kas tāds jau aizsargājams, vai es varu kaut kā vairot? 10, 20, tad jau droši vien var sākt domāt par kaut kādiem lopiņiem. Un vēsturiski jau, pateicoties lopiņiem, šīs te pļavas un ganības arī bija. Ne jau, tie mūsu izstāst, ko tie senči lopiņi turēja. tik labi tur dara tanī pļavā? Tas ir tāds merkantīls un ļoti cilvēcisks skatījums, bet tā bija vieta, kur lopiņiem baroties un pēc tam tos lopiņus tiešā veidā vai pastiprināti apēd arī cilvēks. Ne, es domāju, lai tam, kas nav aizdomājis un nav īsti saprasts, kā tas lopiņš palīdz to daudzveidību vairot, jo viņš jau īstenībā apētā tos augus. Redz, tas lopiņš jau nav pļaujmašīna. Tad, kad pļavai pāriet pāri pļaujmašīnu, tad viss tiek nogriezts. Lopiņš apēd to, kas viņam labāk garšo, tad, kad ir apēsts tas, kas labāk garšo, ēd to nākamo. Veidojās tāda tā kā, mozaīka ainava. Un tad tur ir arī vieta, teiksim, dažādu sugu augiem. Kaut kas vienmēr tur ziedēs, attiecīgi būs barības bāze aputeksnētājiem, citām sugām. Viena lieta jau mums cilvēkam, mēs redzam to, kas notiek virs zemes, vai mums šķiet, ka mēs redzam, jā. Bet tā pļavas pasaule jau turpinās arī zem zemes. Tie procesi, kas notiek augstnē, tas, kas notiek zem augstnes līmeņa. Un tur jau arī tie saknes iesniedzās dažādos līmeņos, ne tikai augu saknes, bet arī dažādi dzīvnieciņi, gan ar aci saredzami, gan nesaredzami. Arī tas tur pļavā dzīvo, tad ir šī daudzveidība visdažādākajās izpausmēs. Atgriežoties pie tā jautājuma, tādā pavisam mazā platībā, kur ir 1 hektārs, tur varbūt, ka var arī darboties ar tādām dārzniecības metodēm, audzējot kaut kādas sugas apzināti, pirms tam ievācot šo te augu sēklas un tad veidot šādu te mākslīgi veidotu biotopu, vai ne? Bet tajā brīdī, kad tās platības ir lielākas, tad jau tas paliek sarežģītāks. Un tad arī tie dzīvnieki var būt kā palīgi, kā piemēram, kādreiz, kad sienu netina rituļos, bet veda uz mājām ratos, tad un grāba ar rokām, krāmē ar rokām, tad šīs te sēklas izbira pa ceļam līdz mājām. Un savukārt... Droši jau arī vējš viņas tur kaut kur kā kuram augam. Vai putniņi. Un tad arī šie te dzīvnieki palīdz šīm te sēklām pēc tam izplatīties. Tā kā, tur tos stāstus var veidot un stāstīt daudz un dažādas. Tur varbūt, ka vietā ir teiciens, ka ja mēs neļaujam govī darīt govs darbu, tad mums ir jādara tas darbs viņas vietā. Tas ļoti labi skan, ja mēs izmantojam cūku, vai ne? Ja tu neļauj cūkai darīt cūkas darbu, tad tu pats darīsi viņu. Tad tu būsi cūka. Jā. Varbūt man viens piebilstams. Labi, jā. Zinta grib piebilst? Man liekas, ka mūsu bioloģisko daudzveidību lielā mērā šobrīd apdraud invazīvās sugas. Un tepat pie Valmieras ļoti labi var redzēt riņķī apkārt Valmierai zeltslotiņu.
kas lēnām pārņem visu. Un cilvēki neizprotot to, viņi pat vēl apļauj zālīt apkārt un atstāj šos lielos Bet, ka smuki izskatās, vai ne? smuki izskatās. Bet viņa šo bioloģisko daudzveidību ļoti apēd. Vispār, jebkura invazīvā suga, vai tas ir latvānis sasnovska, vai tā ir zeltslotiņa, vai sprigane, ļoti apēd šo bioloģisko daudzveidību. Un tieši tāpēc Latvijas dabas fondam ir tās vai akcijas, vai tie tādi uzsaukumi par to, ka septembrī dāvināsim skolotājiem zeltslotiņas un vasarā, un vasarā vai uz Jāņiem tad ejam pļavās un vācam cik vien varam lupīnas. Tā kā, tas ir aizdomāties no vienas puses ļoti krāšņi, no otras puses ļoti ātri var šī te pļava pārvērsties par lupīnu vai zeltslotiņu monokultūru. Kas ir vēl tāds, ko iedzīvotājs var darīt? Mēs te pieminējam, tad var mēģināt kaut ko piesēt savā pļavā, ja tās ir mazas platības. Kuras var iegūt informāciju, kā man labāk darīt, lai vairotu šo bioloģisko daudzveidību? Ļoti laba informācijas krātuva, manuprāt, ir projekta Grasslife mājaslapa, Grasslife LV, un tad meklējam tur informācijas krātuvu, un tad tur ir tādi, manuprāt, pietiekoši īsi saprotami un koncentrēti apraksti par dažādām metodēm, ko mēs varam izmantot dabas daudzveidības vairošanai zālājos. Tas, ja mēs runājam par tādām ļoti, ļoti praktiskām lietām. Bet, paldies Dievam, Latvijā mums vēl joprojām ir demokrātija. Mēs varam iet piedalīties vēlēšanās un paust savu viedokli šādā veidā, un tad, tas, protams, ir ļoti lēns process, un līdz rezultātam mēs īsti tur neesam tikuši, bet ar katru gadu vai ar katrām vēlēšanām mēs redzam, ka dabas daudzveidība ienāk arī politisko partiju programmās. Kur tad ir tā ministrija, kas ir atbildīgā par bioloģisko daudzveidību? Šito te es labāk neattīstīšu, jo es varu daudz nejaukas lietas par dažādām ministrijām sarunāt, bet, teiksim tā, tieša atbildība būtu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas lauciņā, bet, visvairāk ir izdarījusi zemkopības ministrija tikai tam dēļ, ka viņi ir Eiropas fondu turētāji, kas tad atbalsta šādu veidu saimniekošanu, bet te mēs arī varētu beigt, lai es nesāku nesmuki izrunāties. Labi, par tām iniciatīvām viens tātad ir, mēs varam iet Grasslife mājaslapā un apskatīties, kā es varu palielināt savu bioloģisko daudzveidību savā zemē, ja man tāda ir. Vai es varu kaut kur izvēlēties to saimniecības produkciju, kura rūpējās par šo bioloģisko daudzveidību? Vai tu vari izstāstīt mums par pļavas zīmolu? Pļavas zīmols šobrīd ir tādā tā kā attīstības sākuma fāzē un jāatzīstās, ka es vēl nezinu, vai viņi ir tikuši tik tālu, kā šī informācija būtu apkopota, bet man šķiet, ka līdz gada beigām arī vajadzētu būt tam pieejamam, bet piedodiet, šobrīd neesmu gatavs pateikt precīzāk. Izstāst vienkārši to pļavas zīmola būtību. Pļavas zīmola pamatideja ir tāda, ka mēs mēģināsim padarīt redzamākus tos produktus un tās saimniecības, kuras saimnieko un kuri top dabiskajos zālājos. Tur droši vien, ka stāsts būs gan par gaļu, citiem lopkopības produktiem, tējas, kas ievākts dabiskajos zālājos, iespējams, ka arī kaut kas no biškopības. Jo tas izaicinājums ir tām saimniecībām, kas strādā šajās bioloģiski daudzveidīgajās pļavās vai augsnēs. Viņas parasti, tas izaicinājums droši vien ir tas ražīgums, jo ja mēs esam tās izmaksas ir stipri līdzīgas, kā ja mēs rēķinām uz hektāru, vai pat lielākas nekā tādos gludos un kultivētos zālājos, bet tieši tā lielākais izaicinājums ir taisni šī ražība, kas ir krietni mazāka nekā tādā kultivētā zālājā. Līdz ar to lauksaimniekam īsti nav tāda nekāda ekonomiska stimula šādus te zālājus uzturēt. Pareizi saprot, ja? Tas ir sarežģīti. Un lielākoties tas ir uz tādu,
azartisku fanātiķu pleciem līdz šim, bet kaut kādā brīdī tas fanātisms var noplakt, un tad tās problēmas būs vēl lielākas. Sandra, vai tev bija kas? Man liekas, tu cēli roku, bet varbūt tikai... Ne. Ok. Labi, graudkopības kooperatīvs vai Zinta, vai tev ir kādi priekšlikumi redzēja, kā lauksaimnieki var tomēr šo bioloģisko daudzveidību palielināt? Pirmām kārtām jau Vidzeme ir bagāta ar to, ka mēs neesam zemgāles līmenī, kur ir tikai 2 kultūras. Mēs popularizējam šīs 5-6 kultūras saimniecībā uzturēt, kas mums arī izdodās. Mums ir rudzi, mums ir auzas, mums ir zīriņi, mums ir pupas, mums ir mieži, griķi. Tā kā, ja jūs braucat pa Vidzemi vai Latgales daļu, tad jūs ļoti daudz kultūras redzat. Tā ir pirmā, jo lauksaimniecība, viņai, protams, ir jāražo produkcija, bet viņai ir jābūt arī šai te augstsakai ir jābūt daudzpusīgai, lai nenoplicina šo augsni. Un bioloģiskā daudzveidība, es domāju, ka viņa jau no laika gala, kad vispār sāk veidot šīs pļavas, jo, principā, pilnīgi dabīga pļava nemaz nav iedomājama, ja jūs nepļaujat viņu vai ja lopi viņas nenogan. Jo pretējā gadījumā aug krūmi un tad mešs virsū un pļavas nav un pazūd. Bet ja pa bioloģisko daudzveidību, tad šeit pat braucot kaut vai uz Valmieru mūžu šī te pļava, kas ir starp ceļu un viņa visu laiku nepārtraukti tiek apļauta. Un tad tas ir, man liekas, pirmais solis, šo te apļaušanu darīt tikai tad, kad nozied šie ziedaugi un skatīties arī kad un kāda veida augsne, kāda veida, vai tas ir mitrājs, vai tas ir smiltājs, jo visi augi visās augsnēs neaug. Un šo bioloģisko daudzveidību, ja visur visu nopļauj līdz saknītēm, visu laiku uzturot šo smuko mauriņu kultūru, mēs nevaram attīstīt bioloģisko daudzveidību. Jo Eiropa jau, Rietuma Eiropa arī jau ir aizgājis atpakaļ uz šo te kaut vai ceļmalu nepļaušanu, kur ļauj smildziņām noziedēt, tām pašām pīpenītēm vai vienalga dzelzenītēm. Un viņš ir tāds kopus darbs mums pilnīgi visiem. Tas nav tikai atsevišķi lauksaimniekiem, vai tas ir ceļa apsaimniekotājiem, tas ir pilsētvides apsaimniekotājiem, kur mēs kopā šo daudzveidību arī uzturam. Jo mums jau arī bites, piemēram, pilsētā Rīgā ienāk uz jumtiem un visur tā kā tā bioloģiskā daudzveidība. Piemēram, es dzīvoju mežā, un man pie mājas iet lielā līnija garām. Un tur 4-5 gados reizi pļauj šo līniju. Un tad jūs varat izdzīvot visus šos te augus pa gadiem, šos ziedaugus, brīnišķīgās aizsargājumās sugas. Viņas mierīgi zied, sākot ar 3 veidu prīmulām un 3 veidu orhidejām, Latvijā aizsargājumām sugām. Un arī līnija ir dažādos augstumos, un jūs mitrāji, smiltāji, un jūs visu varat tur redzēt. Ja? Tā kā tā bioloģiskā daudzveidība jau ir, un šīs sēkliņas arī ir augsnē. Tikai viņi ir jāprot uzturēt un līdzsvarot dabā. Sandra, kur mēs varam, ja pašai nav dārziņš, un es šīs kultūraugu mantojumu pati neuzturu, kur es varu nogaršot, iepazīties ar to, vai ir kaut kādas paraugsaimniecības Latvijā, pie kurām var braukt un skatīties, vai tu vari padalīties ar informāciju? Es varbūt atkal visu apgriezīšu ar kājām gaisā, jo mantoto kultūraugu kustība būtībā ir pretēji patērētāju domāšanai, ka sākt ar sevi un sākt ar to un domāt, ko es varu izdarīt, ko es pats varu izdarīt. Un ko es pats varu izdarīt? Es varu aiziet vismaz pie kaimiņa, es varu aiziet pie savas vecmāmiņas, pie krustmātes un pavaicāt, kas tev aug. Un ja mēs padomājam to, šis vecais cilvēks, kurš ir visu mūžu iespējams vācis un lolojis šos augus, iespējams jau nesēja, jo nav spēka, cik viņš sajutīsies novērtēts, ka mēs aiziesim un šajā sarunā mierīgi un lēnām ar viņu aprunāsimies, ko viņš ir audzējis, kāpēc, kā garšo. Un tā faktiski būtu ekspedīcija
pašiem pie saviem cilvēkiem. Un caur šo mēs arī spētu saglabāt daudz vairāk nekā ejot un meklējot kādu, kurš mūsu vietā kaut ko atkal izdarījis. Ja? Mums ir jāiet un jādara pašiem. Bet labi, es atbildēšu uz tavu jautājumu, jo ir sēklu maiņas, ko mēs organizējām. Mēs katru gadu organizējām vienu tādu centrālo sēklu maiņu, kur sabrauc sēklu vēstneši un sēklu lolotāji no visas Latvijas un saved savus dārgumus, un es viņus aicinu katru pastāstīt par šiem augiem, un tad mēs priecīgi samainamies. Tad šie sēklu vēstneši Latvijā daudzās vietās ir jau uztaisījuši sēklu maiņas punktu. Šeit Valmierā arī ir. Un, protams, ka tas ir kuras var ieraudzīt, kur tad ir tās sēklu maiņas, vai atkal internetā? Atkal tajā pašā mantots.permakultūra.lv, bet, protams, ka tas aktīvi ir pavasarī, jo visi šie cilvēki strādā uz nevis strādā, bet darbojas uz brīvprātības entuziasmu, un nav tur tā, ka cauru gadu lielveikals ar visu nodrošināšanu. Tā nav, tas ir pavasaros. Un arī, ko mēs tā kā ieskicējām turpmāk, ka mēs šo tīklu, šo decentralizēto kustību lūkosim visādos veidos aktivizēt, cik vien mēs paši arī ar savu entuziasmu varēsim, lai katrā ciemā būtu sava sēklu maiņa. Un savi cilvēki, kuri specializējušies tos augiem ievākt sēklus, kuri grūti, visi burkāni, kāposti un pastinaki un ķirbji. Un vēl, kur varēja apskatīt, ir botāniskais dārzs Salaspilī, kur mums izdevās uzrakstīt projektu, ko atbalstīja Vides aizsardzības fonds, un tur auga 14 veidi lolotie un mantotie zīriņi. Un tur pie tās ēkas varat apskatīties, mēs esam salikuši attēlus, tas jums būs iedvesmai, kā izklaušināt cilvēkus, kādus jautājumus uzdot un kā atrast tos dārgumus, kuri mums ir un kā viņus nepazaudēt. Paldies. Tagad jautājums varbūt auditorijai. Varbūt ir kāds klausītājs, kas ir visu dzirdējis un ir kaut kāds papildus jautājums? Uģi, nāc, tev jāpienāk pie mikrofona, lai var ierakstīt arī tavu jautājumu. Uzreiz par šo te, kad pajautāt, man tā sakot, māte jau viņa saulē, bet viņa, es teiktu, kārtojot māju, visādas kastes ir pilnas, tur tortas kastes vēl kaut ko ar kaut kādām papīru, tā sakot, salocītiem papīram un uzrakstīts virsū kaut kādas sēklas. Un es domāju, ko man to visu darīt, vai ne? Kā tos varbūt var vērts iedzīvināt un vai šitādas sēklas vispār ir kaut kā jēga? No pieredzes var pateikt, ka ir sadīgušas 30 gadus stāvējušas cūku pupas, tā kā nevajag nekad atmest cerības, ka tās sēklas, kas jums ir šādas atrastas, ka viņas var arī uzdīgt. Var ņemt palīgā Bioefekts, kas ir latviešu uzņēmums un strādā ar latviešu mikroorganismiem. Viņiem ir tāds vitamīns, varbūt ir tādas vecas sēklas vērts pamērcēt vitamīnā vai kaut kādā alvejā vai kaut kā vēl palolot viņas, lai viņas uzdīgtu. Un nekad neiesēja pilnīgi visas, kas tev ir. Jo drošāk ir iedot vēl 2 vai 3, varbūt, ka viņiem arī sanāks, un vēl atstāt rezervēji arī neiesētas visas, tādā veidā viņas atdzīvināt. Un galvenais dot ar uzrakstiem, jo bez uzrakstiem tā sajūka, ka beigās galīgi nezinu. Un vienmēr šis klasiskais stāsts, kad jā, es noliku tajā trauciņā to, un es zinu, ka viņi tur ir, un ka tie ir tie zeltenie tomāti, un es atcerēšos, pēc 3 nedēļām, vai tie bija tie zeltenie vai sarkanie? Neko ne. Un jāraksta arī gan nosaukums, gan gads. Un dodot prom ir jāraksta arī cilvēku vārds. Paraugs ir mājaslapā, un es arī iedošu paraugus, ko vajag pierakstīt klāt, lai nevairotu bārenīšas. Paldies. Un tad sarunas izskaņā, jo mums laiks tuvojās beigām. Es varbūt vienu tādu kā kopsavilkumu šai sarunai iedodiet vienu tādu padomu, ko tas cilvēks klausoties var paņemt mājās. Ko visvieglāk izdarīt vai kas jums būtu tāds padoms, ko jūs gribētu ieteikt? Vai ir
Es vai varu var tu? uzreiz pateikt par to pašu Mauriņu. Kur pilsētas dārs ļoti skaisti izskatās, ka Mauriņā ir kaut kura nenopļauts un veidot to pat smalki sauc par figūru pļaušanu. Un es, piemēram, pļauju taciņas tikai un pa vidu pļauju 2 reizes sezonā, lai tur daba pati veidojas. Un tad ir arī vieta, kur kukaiņiem, kur plēsēja kukaiņiem. Līdz ar to es vairoju to daudzveidību, kas ir ne tikai auga, bet arī kaitēkļu ienaidnieki savā dārzā. Un tas ir vienkārši nenopļaut visu dārzu, bet atstāt glītas vietas, un tur paši augas smuki. Te arī var redzēt Valmiermuižas apkārtnē, ka dobēs ir sastādītas ne tikai skaistas puķes, bet arī vietējās smilgas šur tur var redzēt un vietējās tā kā puķītes. Tā kā arī tam ir vieta. Mums nevajag tikai rožu dārzas, bet mēs varam arī šo to no pļavas paņemt un savā. Un vēl viens aspekts, ja ir bioloģiskā daudzveidība, bieži vien tie kaitēkļi nav tik daudz, jo daba cīnās pret monokultūru, kā teica Anita Toma. Un viņi cīnās visiem spēkiem. Bet savukārt, ja jums ir tāda daudzveidība, arī rozēm blakus lavandas, un ir ļoti daudz tie augi, kuri viens otram palīdz, jums dārzs būs veselīgāks bez ķīmijas lietošanas. Paldies, Sandra. Cinta? Jā, es arī teiktu tieši tos pašus zelta vārdus. Sākam katrs ar sevi. Un, pirmkārt, mēs ar vīru tādu iniciatīvu izvedam, kad mēs apstaigājam 3 km uz vienu pusi no mājas, 3 km uz otru pusi un iznīcinām visus šos invazīvās sugas, kas nāk iekšā ar joni. Mēs apstaigājam pavasarī, vasarā, jo mums šķiet, ka tas ir pats būtiskākais bioloģiskai daudzveidībai tāds drauds. Un iesaka arī jebkuram ņemt, apbruņoties ar cimdiem, lāpstu. Un dedzināt visu, jā. Nē, nevajag dedzināt. Viņus vajag pirms vēl veidojās sēklas, pirms vēl ziedkopas veidojās tajā brīdī. Jā, droši vien padoms tiem, kuriem ar to praktisko darīšanu dažādu iemeslu dēļ šķiet, ka neko nevar darīt, dzīvoja pilsētā vai kā, ir atcerēties to, ka dabas daudzveidība ir saistīta ar daudzveidību vispār. Un tad varbūt padomāt, vai tas, ko es ēdu, vai tas, ko es domāju, klausos, lasu, cik tas ir daudzveidīgi. Un varbūt, ka ir kaut kādas lietas šajā jomā, ko varētu padarīt daudzveidīgākas. Un tad tā mana cerība ir tā, ka daudzveidība dzīvē kopumā varbūt arī beigu galā kaut nedaudz palīdz biosfēras daudzveidībai. Kaut kā tā. Paldies maniem sarunbiedriem Sandrai, Sintai un Andrejam. Es esmu no biedrības Greenfest un mēs šeit esam visi kopā pateicoties Valmiermuižas kultūras biedrībai. Paldies jums, ka atnācāt un paldies, ka klausījāties.